Labrīt visiem! Pulkstens jau ir 9:03. Sāksim, kamēr arī vēl citi dalībnieki lēnām garā pieslēdzās. Nekavēsimies. Mans vārds ir Marika Rušā. Es pārstāvu SIA Ekodoma, un varbūt, ja kāds nezina, kas mēs esam, tad mēs esam inženieru konsultatīvs uzņēmums, un viena no tām mūsu darbības sfērām ir cieši saistīta ar energo plānošanu pašvaldībās. Un no pagājušā gada septembra mēs īstenojam Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu Own Your SECAP. Un šodien tad sadarbībā arī ar otru iniciatīvu Eiropas klimata pakts, tad mēs organizējam mūsu 7. projektu semināru, webināru. Īsumā par projektu, jā, tātad projekts ir vērsts uz to, ka mēs sadarbojamies ar 8 Latvijas pašvaldībām. Latvijā ir vēl citi mūsu projektu partneri 10 citās valstīs, bet tas viss kopējais mērķis mums ir virzīties, palīdzēt pašvaldībām ieviest enerģētikas un klimata rīcības plānā iekļautos pasākums, kas saistīti gan ar energoefektivitāti, gan ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, gan arī ar enerģētisko nabadzību. Šodien, jā, kā tad minēja jau 7. seminārs, un tas uzsvars šodien, ko mēs liksim, ir uz likumdošanas aspektiem un finansējuma aspektiem. Un mums šodien ir 3 runātāji no valsts pārvaldes, un tā pirmā būs Vera Uzdaļenko no Būvniecības valsts kontroles biroja, kas sniegs ieskatu par to, jā, tātad atbilstoši energoefektivitātes likuma grozījumiem saistībā ar to, kā tad ieviešās Latvijas pašvaldībās energo pārvaldības sistēma. Otrā runātāja ir Laima Piekritusi Timofeja no Klimata un enerģētikas ministrijas un dos ieskatu par to, jā, šobrīd ir Eiropas parlamentā ir jau akceptēti grozījumi energoefektivitātes direktīvā, virzās arī atjaunojamās enerģijas direktīvas grozījumi nāk, energoefektivitātes direktīvā tātad iedos tādu ieskatu par to, kādas ir šīs, ko mēs varam sagaidīt, ko pašvaldības arī var sagaidīt. Un trešais runātājs Kurts Auz no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas tad iedos ieskatu par to saistībā ar finansējumu piesaistes iespējām pašvaldībām, kas vienmēr, protams, ir ļoti aktuāls jautājums jebkuram. Kā tad un kā šīs visas aktivitātes var atrast finansējumu un kā viņas finansēt. To, ko mēs darīsim šodien, jā, ir tātad šis webinārs tiks ierakstīts, viņš jau tiek ierakstīts, tas ieraksts būs pieejams mājaslapā plano.lv, kur ir arī iespējams apskatīt citus seminārus, ko mēs jau esam organizējuši un materiālus. Un, ja jautājums pēc katras prezentācijas, tad jūs varat rakstīt čatā, vai arī tad jums būs iespēja pacelt roku un šo jautājumu arī uzdot katram no runātājiem. Tālāk tad es došu vārdu Verai tieši par energo pārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībās un ar to saistītiem nosacījumiem. Labdien! Tā, jūs redzat manu prezentāciju? Jā, ļoti labi. Tad labdien! Mani sauc Vera Uzdaļenko. Esmu energoefektivitātes kontroles nodaļas vadītāja, un šodien es jums pastāstīšu par energo pārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldības. Bet tā, netūris, atvainojos vienmēr. Jā, bet dažus vārdus par Būvniecības valsts kontroles biroju. Tātad kopš 2020. gadā Būvniecības valsts kontroles birojas izteno enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas, viena no kuram iekļauj arī energoefektivitātes monitoringa sistēmā uzraudzību. Tātad energoefektivitātes monitorings iekļauj sevi lielus uzņēmumus un lielus elektroenerģijas patērētājus.
kuriem saskaņā ar energoefektivitātes likumu ir jāveic uzņēmuma energoaudits vai jāievieš energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēma, iekļauj tātad valsts iestādes, pašvaldības, valsts pilsētas un atvasinātas publiskas personas, kuram jāievieš energopārvaldības sistēma. Vēl energoefektivitātes monitorings iekļauj sevi energoefektivitātes pienākumā uzraudzību, kā arī birojs katru gadu gatavo valsts ēku sarakstu. Bet tā kā šodienas tēma ir saistīta ar pašvaldībām, tad par pašvaldībām. Tātad energoefektivitātes likumā 5. pants nosaka, kā valsts pilsētām ir jāievieš certificēta energopārvaldības sistēma, savukārt novada pašvaldībām ir jāievieš energopārvaldības sistēma, certificēt vai necertificēt, to pašas pašvaldības var izvēlēties. Tad, kad energopārvaldības ir ieviestā, pašvaldībām obligāti ir jāziņo Būvniecības valsts kontrolas birojam, kā arī informēt biroju par plānotajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kuru viņi plāno ieviest tuvākajā laikā. Un pēc tam vēl pašvaldībām katru gadu ir jāsniedz birojam ikgadējs pārskats par ieviestiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Šo visu nosaka ministra kabineta noteikumi 660. energoefektivitātes monitoringa noteikumiem. Tātad, kā es jau teicu iepriekš, valsts pilsētām ir jāievieš certificēta energopārvaldības sistēmā, tad visi dokumenti ir jāiesniedz izmantojot energoresursu informācijas sistēmu, jeb ERIS, kā mēs viņu saucam, un ja pašvaldības arī izvēlējas ieviest certificēto energopārvaldības sistēmu, tad ir obligāti jāpievieno certifikāta kopija, kā arī jāpaziņo par plānotiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Ja pašvaldība ir ieviesusi energopārvaldības sistēmu, tad tāpat ir jāpaziņo par plānotiem pasākumiem, bet certifikāta vietā ir jāpievieno tāda kā paka ar dokumentiem, kura iekļauj sevi rīkojumu par energopārvaldības ieviešanu, rīkojumu par darba grupas izveidošanu un energopārvaldības sistēmas robežu noteikšanu, energoefektivitātes plānu, kā arī enerģijas patēriņa bāzes līnijas noteikšanas pamatojumu un izmantotas enerģijas patēriņa datus. Tātad jaunā energoefektivitātes likumā redakcija, kura stājas spēkā 2022. gadā, noteica, ka augustā, pasaka, ka valsts pilsētam un novada pašvaldībām šī energopārvaldības sistēma bija jāievies līdz šī gada 31. augustam. Tātad, ja mēs runājam par valsts pilsētām, tad visas 7 valsts pilsētas izpildīja likuma prasības. Pēdējā bija Rīga, kura šogad ieviesusi energopārvaldības certificēto energopārvaldības sistēmu, un 17 novada pašvaldības izpildīja energoefektivitātes likuma prasības, 7 novada pašvaldības ieviesa certificēto energopārvaldības sistēmu, un 10 ir vienkārši ieviesa energopārvaldības sistēmu, bet 19 pašvaldības nepaziņoja par likuma prasību izpildi. Tātad šomēnes mēs nopublicējam Būvniecības valsts kontrolas biroja mājaslapā sarakstu ar pašvaldībām, kuras izpildīja un kuras neizpildīja prasības, tad šeit ir links, jūs variet pēc tam atvērt un paskatīties. Iespējams, jūsu pašvaldība izpildīja likuma prasības, bet nepaziņoja birojam, jo, kā es teicu, iepriekš obligāti jāpaziņo birojam, jo tikai tad tiek uzskatīts, ka likuma prasības ir izpildītas. Tātad, ja mēs panalizējam kādus ietaupījumus pašvaldības
sasniedza. Tad 20. gadā pašvaldības un valsts pilsētas mums paziņoja, ka ir ietaupījuši 7,45 gigavatstundas enerģijas. 21. gadā šis radītais bija 8,72 gigavatstundas, un visi šie ietaupījumi tiek sadalīti 5 tā kā lielas kategorijas - ēkas, iekārtas, apgaismojums, transporta un citi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas iekļauj arī informatīvas kampaņas. Un parasti vislielāko enerģijas ietaupījumu pašvaldības sasniedz kategorija ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kur, piemēram, 2021. gadā tika ietaupīts 6,6 gigavatstundas enerģijas. Nākamais lielais pasākums nav tik liels kā ar ēkām saistīts, bet ir apgaismojuma modernizācijas pasākumi un iekārtas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi transporta jau krietni mazāk tiek ietaupīts. Un jāatzīmē, ka 95,5% no īstenotajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem tika īstenoti ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Šeit ir daži piemēri, kādus mums pašvaldības ierakstā kā ietaupījumus. Piemēram, ja mēs runājam par ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, tad šī kategorija iekļauj tādu pasākumu kā ēkas, piemēram, atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, pašvaldības ēku mezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas uzstādīšana, jumta rekonstrukcijas un apkura sistēma darbības kontrole un ieregulēšana. Runājot par apgaismojumu, skaidrs, ka viss šeit pasākums saistīts ar apgaismojumu. Šeit ir dzīvi piemēri, piemēram, LED ielu apgaismojuma nomaiņa pret LED, ielas apgaismojuma maiņa, kādi tādi pasākumi. Runājot par iekārtām, tad šeit pašvaldības minēja, piemēram, apkuras sistēmas cauruļu siltumizolācijas uzlabošanu, pēc tam vadības režīmus, apkuras un ventilācijas sistēmas vadības režīmu pilnveidošana un tā tālāk. Un, kā es jau teicu, visi dokumenti ir iesniedzami energoresursu informācijas sistēma. 2021. gadā Būvniecības valsts kontroles birojas uzsaka energoefektivitātes monitoringa digitalizāciju un tika izveidots tāds lielā jaunā sistēma. Un sistēmas mērķis ir atteikties no papīra atskaitēm, mazināt administratīvo slogu, kā arī nodrošināt lietotājiem, kas ir gan komersanti, gan pašvaldības, ērtu un caurskatāmu darba vidi. Un kopš 2023. gadu šo sistēmu var lietot arī pašvaldības. Tas nozīmē, ka visi dokumenti pārskati, kuri noteikti kuras ir jāiesniedz pašvaldībām, ir jāsniedz tikai izmantojot ERISu. Tas ir ziņojums par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un ikgadējas pārskati. Tie, kas varbūt jau izmanto ERIS, mums visas pašvaldības tiešām arī iesniedza dokumentus ERISā, bet tie, kuri varbūt nepaziņoja birojiem par energopārvaldības sistēmas ieviešanu, šī būs tā kā jauna informācija, tā ir izskatās tā ERIS sistēma. Tas ir pašvaldības tā kā kartiņa, šeit ir informācija, var redzēt par pašu pašvaldību, šeit piemērs atvainojos nav pašvaldība, bet viss identisks, kur ir pamata informācija, kontaktpersona, kas ir atbildīgs par šo pārskatu aizpildīšanu, pieejami pārskati un tad ir paši lodziņi, kur ir redzami tie visi nepieciešami paziņojumi. Šeit ir, piemēram, paziņojums par ieviestu energopārvaldības sistēmu un ikgadējas pārskats.
Ja mēs runājam par paziņojumu par certificēto energopārvaldības sistēmu, tas nedaudz atšķiras tie pārskati, jo šeit, kā es jau teicu, ja sistēma ir certificēta, ir obligāti jāpievieno certifikāts, tad šeit ir noteiktā certifikāta pievienošana, jānorāda institūcija, kura certificēja pašvaldību, un jānorāda plānotie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Jānorāda pašu pasākuma nosaukumu, kad jūs plānojat ieviest šo pasākumu un prognozējamais enerģijas ietaupījums. Ja komersantiem, ja mēs runājam par komersantiem, tad ar likumu viņiem ir konkrēti pateikts, ka ir jāievieš vismaz visi vai vismaz 3 energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, tad pašvaldībām tas nav noteikts. Pārskatu jūs variet iesniegt nenorādot nevienu pasākumu, bet, protams, būtu vēlams īpaši, ja tā ir certificēta energopārvaldības sistēma, noteikti kā mērķos ir norādīti šie pasākumi, tad ir jānorāda, kādus pasākumus jūs plānojat ieviest. Tad šeit tā kā konkrēti parādīts slaids, kā notiek tā certifikāta pievienošana, kādi dati ir jānorāda. Un, jā. Ja jūs plānojat, ja jūs paziņojat par ieviesto energopārvaldības sistēmu, tad te ir kā lodziņš parādas, jums jāpievieno un tad jānorāda, vai tā ir sistēma certificēta vai ieviesta. Sistēma ir iestrādāts pēc defaulta, ka novada pašvaldībam šeit automātiski stāv ķeksītis, kā sistēma ir ieviesta, bet ja jūs certificējat, tad jāatzīmē kā certificētā. Un šeit tā izskatās paziņojums par ieviestu energopārvaldības sistēmu. Kā redzēt, šeit nav tā sadaļas par certifikātu, bet ir tie paši plānotie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Un, kā es teicu iepriekš, ir jāpievieno pakete ar dokumentiem, kur ir noteikta ministra kabineta noteikuma 660, un tad šeit jums ir jāaugšup ielādē visi tie dokumenti. Tātad šeit atkal ir tā kā jūsu kartiņa, un katru gadu ir jāatskaitas pašvaldībam līdz 1. jūlijam, nav tikai pašvaldībam, komersantiem arī, līdz 1. jūlijam par iepriekšējā gada ieviestiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Tātad šogad 2023. gadā jāatskaitas par 2022. gadā ieviestiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, un ir jāatzīmē, ka neviens pasākums netika ieviests, tad vienalga ir jāiesniedz tukšs pārskats. Tā izskatās tas ikgadējs pārskats. Šeit ir jānorāda tas pasākums, kategorijas, par kurām es runāju, tad iepriekš iekārtas, apgaismojums, transports, ēkas, obligāti jānorāda enerģijas ietaupījums, metode un finansējums. Un, ja jums ir kaut kādi jautājumi vai kaut kāda sistēma nestrādā, jūs vienmēr variet uzrakst vai nu e-pastu vai sazināties ar mūsu nodaļu. Un tad runājot par ieguvumiem no sistēmas ieviešanas, tad vispār energoefektivitātes likums, kā jūs ziniet, stāja spēkā 2016. gadā, un no paša sākumā likums iekļāva arī prasības pašvaldībām un valsts pilsētām ieviest energopārvaldības sistēmu. Diemžēl pašvaldības nebija tik aktīvas līdz 2021. gadam, kad sākas būtiskā energoresursu cenu pieaugums, un tad pašvaldības droši vien uz visu šo paskatījies arī no citas skata punkta, kā ietaupīt energoresursu, bet pirms taupīšanas ir jāsaprot, un kur jūs to energoresursus patērēt. Un tad energopārvaldības sistēma ir tiešām labs veids, kā ar ko sākt analizēt savus energoresursu patēriņus, jo nezinot savu patēriņu, diezgan grūti pateikt, kur un ko jūs varētu ietaupīt. Tāpēc iesaku jums skatīties uz to visu, nevis tā, ka to prasa likums, bet tas ir
labs instruments sākt taupīt. Un mēs arī runājam un organizējam arī Būvniecības valsts kontrolas birojas organizē seminārus pašvaldībām, un mēs zinām ļoti labus piemērus pilsētas pašvaldības, kur ieviešot šo energopārvaldības sistēmu, izdevas ietaupīt diezgan sasniegt lielus enerģijas ietaupījumus. Tas no manas puses paldies. Ja jums ir jautājumi gan par pārskatu aizpildīšanu, gan par energopārvaldības sistēmu kā tādu, zvaniet, mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt, es un mani kolēģi. Paldies! Liels paldies, Vera, par šo apkopojumu. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, ceļat rociņas opciju. Es varbūt jau laicīgi es paskatījos to sarakstu, kas ir jau būvniecības jūsu mājaslapā publicētais. Es redzu, tur ir pašvaldības, kurām noteikti jau ir ieviesta energopārvaldības sistēma. Tad es saprotu, viņi vienkārši, tātad, kā šajā mirklī, kā bija šajā instrukcijā, kā tu rādīji, tad viņi to pēc iespējas ātrāk ziņo. Ļoti labi. Redzēt, tad šis saraksts būs vēl labāk izskatīsies. Jā. Nē, noteikti, te ir 4 vismaz pašvaldības klāt, un tad ir vairākas pašvaldības, es redzu no saraksta, kas strādā pie šīs sistēmas ieviešanas. Mums vispār ir informācija, mēs tajā sarakstā nenopublicējam, kā ar mums sazinājas, vienkārši konstatējam tā sausa fakta konstatācija, kas ieviesa, kas ne, bet mums ir saraksts ar pašvaldībām, kura mums paziņoja, ka strādā un uz gadā beigām vai uz gada sākuma paziņos par energopārvaldības sistēmu, bet ļoti labi, ka šodien atklājam, ka ir pašvaldības, kuram jau ir ieviesta energopārvaldības sistēma. Jā, noteikti. Tā ir Saldus, kuriem ir arī certificēta, ir Sigulda, ir kaut kas vēl pazuda. Ir vairāks. Un tad ir jautājums, bija, kas arī no pašvaldībām nāca, vismaz ir, vai būs kaut kādas sodu sankcijas par to, ka viņi kavējās, vai vienkārši tas mērķis ir pēc iespējas ātrāk to īstenot. Es jau te, protams, kā politikas veidoties var pateikt, bet, kā es jau nepavēlties pateicu, ka šī prasība vispār pašvaldība no 2016. gada, un, kā jūs pamanījat, neviens vēl nevienu nav sodījis, bet, protams, tad tagad mēs aktīvāk sākam strādāt ar pašvaldībām, sodīšana nav paredzēta, paredzēti tikai atgādinājumi no ERIS sistēmas, kuri ik pa laikam atgādinās pašvaldībām, ka šī sistēma ir jāievieš, tas pagaidām arī viss, bet noteikti papildinās mani. Jā. Un tad vēl viens jautājums ir par EPS robežām. Vai jūs jau arī skatāties, kādas tajās pašvaldībās, kas jums ir paziņojuši, kāda ir tā tendence, un vai tur ir kaut kāds skatījums arī no biroja puses, varbūt arī no KEM puses par to, cik plašām vajadzētu būt robežām, un kāds tas skatījums uz to ir? Atkal tev noteikti Aija atbildēs arī, bet, kā jūs ziniet, likums nenosaka nekādas robežas pašvaldībām. Ja komersantiem ir skaidri pateikts, ka ir jāizvērtē vismaz 90% no kopējā energoresursu gala patēriņa, tad pašvaldībām tādas robežas nav. Birojs, protams, izskatā visus dokumentus, bet mēs neko nevaram pateikt arī, ja būs izvērtēta tikai viena ēka, un mēs zinām to piemēru, kad ir energopārvaldības sistēma ir ieviesta vienai administratīvai ēkai. Bet kopumā tagad, kā mēs skatāmies uz to tendenci, tās pašvaldības, kuras jau ir ieviesušas energopārvaldības sistēmu, viņi redz to, kādu ieguvumu viņi saņem no tā, ka viņi saņem arvien vairāk informācijas, par savu patēriņu, tad arī tie, kuri ir certificējuši, viņi ir ieinteresēti arvien vairāk paplašināt šīs robežas. Līdz ar to te ir tiešām ļoti laba tendence uz to, lai iekļaut pēc iespējas vairāk tādas gan skolas, piemēram, ja mēs runājam par pašvaldībām, pēc iespējas vairāk tas savus patērētājus pašvaldībām. Kāds?
Liels paldies. Es ceru, Ver, tu nepazudīs, ja Nē, es pēkšņi esmu visu laiku šeit, jā, ja būšu. Jā. ir dalībniekiem būs kādi jautājumi, un tad mēs pārējām pie AIS. Ver jau minēja daudzus aspektus, kur ir, un tas aidošs vārds tev, tad par to, jā, arī varbūt ir kaut kādi komentāri par to, kā no ministrijas puses jūs redzat arī aktīvāku to pašvaldības lomu, un jā, vārds tev. Paldies. Jā, labrīt, kolēģi! Paldies, Marika, par uzaicinājumu piedalīties un nedaudz arī paskatīties uz zaļās enerģijas jautājumiem, arī varbūt tās no pašvaldību skatu puses. Es sākšu laikam ar tām pāris atbildēm, kur Vera iezīmēja. Pirmkārt, sāksim ar to, ka pagājušā gada enerģijas un energoresursu cenu kāpums bija liels šoks. Un liels šoks arī pašvaldībām. Un tajā brīdī, manuprāt, lielākā daļa no pašvaldībām, izpildirektoriem un padomu un priekšsēdētājiem varbūt sāka aizdomāties par vairākiem aspektiem. Ka viņi paši nezina, kāds ir patēriņš pašvaldībās, un es nerunāju par pašvaldības administratīvo ēku, es runāju par visu pašvaldības saimniecība, par to, par ko jūs rūpējaties ikdienā. Tas ir par izglītības sektoru, sociālo sektoru, par attiecīgi arī komunālo dienestu un visām pārējām lietām. Līdz ar to, jebkurš rīks, kurš mums dod pārskatāmu analīzi par to, kam jūs tērējat, cik jūs tērējat, cik jūs maksājat, un iedod jums, teiksim, to ieskatu, kas ir jūsu enerģijas zagļi, manā skatījumā ir labs rīks, lai jūs saprastu, kā jūs varat gudri rīkoties ar tiem resursiem, kas ir jūsu rīcībā. Vakardien vienā konferencē es arī teicu, ka energoefektivitāte nav par mājokļu siltināšanu tikai. Tas, kas mums ir iesēdies visiem prātā, energoefektivitāte ir par racionālu resursu patēriņu un izmantošanu. Un ar resursiem es saprotu ne tikai energoresursus, bet arī jūsu finanšu resursus. Pagājušajā nedēļā Latvijas pašvaldības savienības reģionālās attīstības komitejā man sanāca diskusija ar vairāk pašvaldību pārstāvjiem, kuri arī godīgi atzina, ka pirms energo un enerģijas cenu kāpuma viņi pat īsti nav skatījušies un kontrolējuši tādas lietas, vai, piemēram, renovētā ēkā, skolā, bērndārzā, kur ir iespējams regulēt apkuras sistēmas, vai apkure pa nedēļas nogalēm tika samazināta, tāpēc, ka tur neviena nav. Vai, teiksim, kādi ir pašvaldību transporta līdzekļu nobraukumi? Un, protams, tad, kad šis kāpums cenu liels, tad visi sāk lēnām aizdomāties. Līdz ar to pārskatītā energoefektivitātes direktīva, kas ir stājusies spēkā pirms pāris mēnešiem, un kas ir tā jaunā ceļa kārte Eiropai un arī katrai konkrētai dalībvalstī, tā skaitā arī pašvaldībām, skaidri pasaka, Tu mums pazudi. Tā, jūs dzirdat mani? Tā, tagad atkal dzirdat, tur raustījās, jā. Jā. Līdz ar to tas, ko es gribētu uzsvērt no nākamā gada darbiņiem, pie kā klimata enerģētikas ministrija kopā ar visām iesaistītajām pusēm strādās, ir pirmkārt pie tā, lai stiprinātu publiskā sektora lomu un uzdevumus un pienākumus energoefektivitātes veicināšanā caur dažādiem instrumentiem un mērķiem. Direktīva nosaka, ka publiskajam sektoram, ministrijām, pašvaldībām, pašvaldību kapitāla sabiedrībām, publiskajām kapitāla sabiedrībām katru gadu būs jāietaupa 1,9% enerģijas pret 21. gadu.
Tas kādam liekas daudz, kādam liekas maz, bet ja jūs zināsiet savas starta pozīcijas, jums būs analīze par to, kur jūs tērējat savu enerģiju, tad attiecīgi, protams, šo līniju un šos pienākumus varēsiet izpildīt. Tas, ko es redzu no valsts pārvaldes puses, kura otro gadu pēc kārtas klimata enerģētikas ministrijai ziņo par saviem veikumiem un pasākumiem enerģijas patēriņa samazināšanai, tad ar mazām lietiņām var panākt daudz. Un šeit es runāju kaut vai par to, ka no telpām tiek izvākti vecie sildītāji, no telpām tiek izvākti entie kafijas aparāti un entās ūdens sildīšanas krūzes, un ministrijā vai kādā iestādē tas ir viss apkopots vienā vietā, kur cilvēks var aiziet, uzvārīt savu tēju vai kafiju. Tiek noregulētas apkuras sistēmas pirms apkuras sezonas uzsākšanās, tiek atgādināts par gaismu izslēgšanu un par pareizu ventilāciju. Tas ir lietas, kas neprasa daudz naudiņas, bet tām ir jākļūst par paradumu, ka mēs, izējot no telpas, izslēdzam gaismu, mēs vēdinam un, ja iespējams, nogriežam apkuri un tādas lietas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tiek paplašināts 3% renovācijas mērķis. Ja līdz šim tas bija tikai uz valsts ēkām, ja būs centrālo valdību, tad šis 3% mērķis tiek palielināts arī uz publisko sektoru, kas nozīmē arī uz pašvaldībām. Es zinu, ka jūs uzreiz prasīsiet, vai jums ir atbalsta programmas. Atbalsta programmas pašvaldību ēku sakārtošanai ir. Tās ir valsts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā. Protams, arī klimata enerģētikas ministrijā no sev pieejamiem finanšu resursiem, kas nāk no EKI naudiņām un pārējām, mēs domāsim par ļoti mērķētām potenciālajām atbalsta programmām, kas nozīmē to, ka mēs skatīsimies kontekstā ar emisiju ietaupījumu, kontekstā ar klimata, teiksim, pasākumu ietekmi uz kaut kādām konkrētām mērķu grupām. Kāpēc es runāju par konkrētām mērķu grupām? Līdz šim Latvijā mērķu grupā enerģētiskā nabadzībai pakļautie cilvēki, jeb ģimenes, jeb sabiedrības locekļi nekad netika izskatīti vai izcelti gaismiņā kā mērķu grupa, par kuru labbūtību un labsajūtu būtu jādomā. Un šobrīd tas tiek ļoti tā mērķēti celts augšā, un ja mēs domājam par atbalsta pasākumiem, tad mums ir arī jādomā, kādā veidā mēs šīm grupām varētu palīdzēt. Zinu, ka mums ir palaistas vairākas daudz dzīvokļu māju renovācijas programmas, bet, diemžēl, tur šis aspekts nav iekļauts. Kemam būs ļoti smagas sarunas noteikti ar ekonomikas ministriju par to, kādā veidā mēs šīm grupām varētu palīdzēt. Es nesaku, ka tas nav neiespējami. Ļoti labs piemērs mums ir Lietuva, kur Lietuvā šis jautājums ļoti eleganti atrisināts, ir nepieciešama tikai vēlme. Papildus tam energoefektivitātes direktīva arī, protams, nosaka vienu drastisku piemēru pienākumu pašvaldībām, bet es esmu jau runājis ar Eiropas komisiju. Šis pāns ir par to, ka pašvaldībām būtu jāizstrādā savi personīgie siltumapgādes un augstumapgādes plāni, bet skatoties no tā, ka pašvaldībām ir pārāk daudz dokumentu jāizstrādā, manā skatījumā, un tas tad man būs saruna ar Būvniecības valsts kontroles biroju, un papildinot Marika to, ko tu jautāji par energopārvaldības sistēmas robežām, ka visticamāk, ka mēs šo aspektu varētu arī izvērtēt tas, kas jau ir izdarīts energopārvaldības sistēmu un ietvaros, un iespējams varbūt papildināt ar kādiem kritērijiem, bet atsevišķi šādus plānus vismaz šobrīd es neredzu vajadzību pašvaldībām izstrādāt.
Tas, kas, protams, mums no energoefektivitātes direktīvas arī ir visi tie pienākumi, kas ir energoapgādes uzņēmumiem par patērētāju informēšanu, par viņu sistēmu, energoefektivitātes uzlabošanu. Nu, tas ir viss tas, kas mums vecajā direktīvā arī bija. Šobrīd ir kaut kur viņi pastiprināti, kaut kur viņi ir samazināti. Tas, kas ir vissāpīgākais no jaunās direktīvas, un to arī Latvija apzinājās savās nacionālajās pozīcijās, un mēs bijām viena no tām dalībvalstīm, kas balsojumā par energoefektivitātes direktīvu atturējās, ir šis lielais mērķis kumulatīvais enerģijas galpatēriņa ietaupījums. Tas ir mērķis, kas Latvijai ir 30,000 gigavatstundu ietaupījums, kas ir abnormāls mērķis pie mūsu kopējā patēriņa. Strādāsim tik tālu, cik mēs varēsim, tāpēc visu, ko mēs varam uzskaitīt, pat pēdējā kilovatstunda būs noderīgs, lai mēs kopējiem spēkiem virzītos uz efektīvu resursu, teiksim tā, izmantošanu. Vai šis mērķis mums būs pietiekošs, lai izpildītu Eiropas kopējās ambīcijas 50. gadā kļūt par klimatneitrālu teritoriju, nezinu. To mēs redzēsim tajā brīdī, kad Eiropas komisija šī gada beigās mums iedos rekomendācijas par Klimata enerģētikas ministrijas un nozaru ministriju sagatavoto kopējo nacionālā enerģētikas un klimata plāna projektu. Es vēlreiz uzsveru, ka šis ir projekts un šī nav gala redakcija. Nākamā gada sākumā mēs uzsāksim konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm, tā skaitā arī ar pašvaldībām, ar nevalstisko sektoru, ar banku sektoru, ar visiem sociālajiem partneriem par to, ko mēs vēl varam ielikt iekšā, lai šī virzība uz klimata neutralitāti notiktu. Attiecīgi, grozījumi ir atjaunojama energoresursu direktīvā, jeb RED 3, kas ir saīsinājums profesionālajā vidē, ir stājies spēkā tikai pagājušajā nedēļā. Mums bija ļoti lielas diskusijas Eiropas Savienības padomē un arī ar parlamentu par vienu, varbūt Latvijai ne tik nozīmīgu aspektu, par to atomenerģija ir vai nav atjaunojamā enerģija. Marika var pasmaidīt, kā nozares eksperts, atceroties šīs diskusijas līdz ar to. Tāpēc arī tas process ieilga un ievilkās, bet attiecīgi no atjaunojama energoresursu direktīvas RED 3, tas, kas uz pašvaldībām attiecās, ir vairāki aspekti. Pirmkārt, biomasa ir ilgtspējīga līdz 30. gadam, kas nozīmē visi centralizētā siltumapgādes uzņēmumi, kas patērē biomasu kā energoresursu, var uzskatīt, ka tā ir ilgtspējīga. Bet, protams, klimata enerģētikas ministrija apzinās, ja diskusijas par to, vai biomasa būs ilgtspējīga arī pēc 30. gada sāksies 29. gadā, tas būs par vēlu. Investīcijas, pārkārtošanās, jaunas tehnoloģijas un vispārējais šīm diskusijām būtu jāsākās principā parītdien, kas ir 25. 26. gads. Līdz ar to arī šis ir darbiņš varbūt mūsu pusē un kopā ar siltumu uzņēmumiem un arī ar citiem nozares pārstāvjiem, lai saprastu, uz kurien tad Eiropa kopumā virzīsies. Protams, pasaulē arī Starptautiskā enerģētikas aģentūra Latviju savā ziņā spiež domāt par industriālajiem siltumsūkņiem un tādām tehnoloģijām, bet mēs esam arī konkrēti teikuši, nu tad, ja jums ir labi piemēri un tirgu aprobētas tehnoloģijas, tad īstenībā daļa no nozares uzņēmumiem būtu gatava arī iet uz tādiem risinājumiem, bet šobrīd tas, kas ir tirgu, tas Latvijas gadījumam nav pietiekoši. Attiecīgi vēl viena lieta, kas noteikti mums būs kopā ar pašvaldībām jāstrādā atjaunojuma energoresursu direktīvas pārņemšanā,
ir tā saucamās atjaunojamie energoresursi iet uz teritorijām. Jeb tā ir tā kartēšana par to, kurā vietā, kādā veidā, kādas tehnoloģijas varētu tikt, kā lai saka, ieviestas Latvijā. Šis, protams, ir ļoti jūtīgs jautājums, jo man blakus kolēģi jau ir saņēmuši no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums par to, ka mums ir jāizstrādā kritēriji, kā pašvaldībām aizliegt tehnoloģiju attīstību savā teritorijā, bet šeit ir tas otrs aspekts, ko varbūt tās pie aizliegšanas mēs aizmirstam. Mēs visi gribam elektroenerģiju par ļoti maziņām naudiņām. Arī siltumu mēs gribam par ļoti maziņām naudiņām. Līdz ar to šis ir komplekss risinājums, kur mums kopā būs jāstrādā, jādomā par dažādiem risinājumiem, kā mēs nākotnē uz to virzamies. Jo fosilās enerģijas noriets vismaz Eiropā lēnām sākās. Ātrāk vai lēnāk, bet Eiropā tas sākās. Un ņemot vērā arī karu Ukrainā, Krievijas dabasgāze Latvijā vairs neieplūst, dabasgāzes cena biržā mēdz arī ļoti nošūpoties, lai gan šobrīd viņa lēnām tuvojās, ir varbūt ne tik labi teikts, bet tuvojās 18. 19. gada cenām. Bet jāsaprot to, ka dabasgāze kā energoresurs tiks izspiests no enerģijas bilances arvien vairāk un vairāk tajā visā stāstā. Un arī attiecīgi tas, kas uz pašvaldībām, protams, varbūt arī attiecās, ņemot vērā, ka atjaunojamie energoresursi, protams, prasa arī papildus teritorijas, noteikti būs jautājumi par papildus infrastruktūras izbūvi sistēmā, sadals un pārvades sistēmā. Un trešais lielais jautājums, kas varbūt ir mazāk svarīgs visām pašvaldībām, bet noteikti mums ir gan piejūras pašvaldības un īpaši ostu pašvaldības, kuras jau šobrīd ļoti skaļi runā par vajadzību ražot ūdeņradi, un arī šeit būs nepieciešama papildus infrastruktūra. Ūdeņradis īsti nevar tikt transportēts pa tām pašām trubām, kur dabasgāze tiek transportēta. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šo resursu, tad mums arī būs iespējams jādomā par to, kādā veidā mums attīstīt ūdeņraža transportēšanu no, teiksim, Latvijas varbūt tās uz Vāciju vai uz Franciju, tur, kur būs šie pircēji. Un domāju, ka tur, kur ir mums attīstīta lauksaimniecība, mums ir lielās arī lauksaimniecības, tad šeit būs stāsts par biometānu ražošanu, biogāzes ražošanu un attiecīgi izmantošanu vai dabasgāzes zaļināšanai vai arī, teiksim tā, biometāna izmantošanai kā transporta enerģijai. Es gribētu aicināt pašvaldības pievērst uzmanību ne tikai tādiem likumdošanas aktiem kā klimata likumam vai energoefektivitātes likumam, bet arī pievērst uzmanību tādiem likumdošanas aktiem kā transporta enerģijas likums, no kura izrietēs arī jums pienākums zaļināt savu sabiedrisko transportu līdz 30. gadam, kā arī zaļināt to transportu, kas veic pašvaldības ikdienas darbības, skolēnu autobusus, jūsu pašu autoparku, komunālā dienesta autoparku. Neaizmirstam to, ka mums ir arī vēl citas direktīvas, ne tikai energoefektivitātes direktīva vai atjaunojama energoresursu direktīva. Mums arī tīro transporta līdzekļu direktīva, par kuru visi Latvijā ir laikam aizmirsuši. Man vakardien par to atgādināja, un es biju pārsteigta, kad šīs direktīvas ieviešana īstenībā neviens nekontrolē, bet tā ir arī iespēja jums. Tas, ko es gribētu teikt, ka neskatāties uz pienākumiem zaļās enerģijas veicināšanai kā uz apgrūtinājumu, skatāties uz to kā uz iespēju. Es zinu, ka ne visi no jums gribēs
ka jūsu teritorijās tiek taisīti lieli saules parki vai vēl kaut kas, bet saules paneļus var likt uz ēku jumtiem. Jūs varat domāt par energo kopienu attīstību. Zinu, ka ir pašvaldības, kuras ļoti par šo jautājumu diskutē un gaida jauno regulējumu. Jūs varat domāt par nezinu, par kopējiem projektiem, pilotu projektiem ar pētniekiem, par transporta līdzekļu attīstībā un tādām lietām. Tā kā šī ir iespēja mums visiem kopā domāt par nākamajām paudzēm. Šis nav stāsts tikai par mums šodien, bet šis ir stāsts par mums par rītdien, ko mēs atstāsim nākamajām paudzēm, kādu vidi, kādu klimatu. Marika, par ēku energoefektivitātes direktīvu es īsti vēl nestāstīšu, tāpēc, kad vēl joprojām diskusijas notiek starp padomi un parlamentu, tur ir ļoti liels, kā lai saka, cīņas par to, cik spēcīgas būs viens vai otras normas, ko mēs gribam uzlikt, un īpaši šeit ir stāsts par Eiroparlamenta vēlmi uzlikt pašvaldībām jauns un jaunus pienākumus, par ko vismaz klimata enerģētikas ministrija cīnās pretī, jo mēs kaut kādā brīdī saprotam, ka tās iespējas vismaz, ko Latvijā pašvaldības var izdarīt, ir jau ierobežotas. Kaut kādās lietās jaunu plānu, programmu un visu pārējo izstrāde, ir arī neliederīga kaut kādā brīdī. Tā, es redzēju jautājumu čatā, es uzreiz arī atbildēšu par to risinājumu. Lietuva kaut kādā mērā saprotot to, ka ēku energoefektivitāte ir veids, kādā var tikt paildzināts ēkas dzīves ilgums, jau 14-20 periodā un arī pirms tam pieņēma lēmumu, ka pirmkārt, ja cilvēki saņem sociālos pabalstus, valsts vai pašvaldības sociālos pabalstus, tas viņiem bija ierakstīts likumā, tad šiem iedzīvotājiem īsti balsojumā par māju siltināšanu nebija iespējas balsot pret. Ja viņi balsoja pret, tad šos pabalstus samazināja vai atņēma. Šo ideju ļoti vienā brīdī atsevišķas NVO arī nāca uz ekonomikas ministriju stāstīt un prezentēt un teikt, ka mums arī būtu jāskatās uz to tajā brīdī. Ne Labklājības ministrija, ne ekonomikas ministrijas mājokļu departaments bija gatavs to virsīt. Šobrīd Lietuvā ir, tā programma ir būvēta tā, ka tās mājsaimniecības, kas ir pakļautas enerģētiskās nabadzības riskam, viņu daļa ēku atjaunošanas projektos tiek 100% sekta no grantiem, kas manā skatījumā ir ļoti labi risinājumi, īpaši skatoties uz tām ēkām jūsu pašvaldībās, kuras, kā lai saka, es zinu, ka ir pašvaldībās tādas ēkas, kur ir ļoti maza varbūtība, ka jūs savalksiet balsojumu, ka viņās dzīvo, teiksim, tā cilvēki, kuri tiešām ir grūtības nomaksāt rēķinus, kuri dzīvo nabadzības riskā, un viņiem ir bailes uzņemties jebkādas papildus saistības. Manā skatījumā Latvijai būtu jāizpēta šī Lietuvas pieredze un jāpaņem tik, cik mēs varam arī uz Latviju, lai tādā veidā šiem iedzīvotājiem mēs uzlabotu dzīves kvalitāti. Un es nerunāju par maksātspēju, es runāju par dzīves kvalitātes uzlabošanu. Mums par šiem cilvēkiem ir jāparūpējās tajā visā. Tāpēc šis ir viens, kā lai saka, mana klusa cerība, ka nākamajā gadā vismaz no klimata enerģētikas ministrijas puses mēs runāsim par to ar ekonomikas ministriju, tāpēc es arī domāju sociālā klimata fonda kontekstā, ka mēs varētu vismaz arī pilotēt kaut kādas lietas, lai paskatītos, kā pēc tam šo pilotu praksi arī tālāk atdot, teiksim, aprobētajos risinājumos jau
konkrēti tām ministrijām, kurām ir lielās atbalsta programmas ēku sakārtošanai un arī ar skatu uz ekonomikas ministrijas kolēģiem, kuriem varētu būt ka vairāk jāvirzās uz to, ka ir jādod atbalsts cilvēkiem. Tas tā man ātrumā pārskrienot par visu, bet es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, tas ir viens, un neskatoties uz savu saspringto grafiku, esmu arī atvērta, ja pašvaldībām ir vēlme arī runāt kaut kādas jautājumas, tad mēs noteikti varam skatīties un runāt atsevišķi, ja kādam ir vēl kaut kādas citas sasāpējušas lietas, kurām es varbūt nepievērsos šodien tik daudz. Liels paldies, Aija. Liels paldies arī Ivetei par jautājumu. Es ļoti ceru, ka ienāks vēl tagad jautājumi līdz tam, ka kāds cels roku, ka būs aktīvi jautājumi, bet man ir daži jautājumi, Aija. Viens no tiem jautājumiem ir tieši par tiem mērķiem un pašvaldību lomu. Vai ir plāns kaut kāds, valsts līmenī mums ir daudz, mums ir CO2 mērķi, mums ir energoefektivitātes mērķi, atjaunojamās enerģijas mērķi, transportā, kā tu pieminēji, mērķi, kurš kā valsts līmenī mums ir jāsasniedz. Skaidrs ir, ka valsts kā tāda nesasniedz, ir pašvaldības, tur ir milzīga loma un tā. Strādājot ar pašvaldībām tieši ar šiem enerģētikas klimatrīcības plāniem, tas, kas bieži iztrūkst, ir ka pašvaldībām nav noteikti mērķi, teiksim tā, viņiem nav tā atbildība nodot, kas bieži ir, kur ir pašvaldības, kur vadība ir, teiksim tā, ļoti tendēta uz vidi, klimatu un tā, viņi, protams, ir daudz ambiciozāk, savukārt pašvaldībās, kur tas uzsvars nav tāds, tad, protams, tie mērķi ļoti, ļoti piezemēti. Un tad mans jautājums ir, vai ir īpaši ņemot vērā, ka to direktīvu prasības ir arvien ambiciozāks, vai ir kaut kādā mirklī mērķis uzlikt pašvaldībām arī noteiktu apjomu, jāsasniedz tik, un ka tad ir kaut kāda tāda sinerģija. Tad es sākšu ar to, ka transporta enerģijas likumā ir ielikts pašvaldībām mērķis attiecībā uz transporta sektoru zaļināšanu, sabiedriskajam transportam, un arī attiecīgi pašvaldību lietošanā esošajam transportam. Tur mērķis ir uzlikts. Viss kārtībā. Ar atbildu uz šo attiecīgi uz energoefektivitāti, tad, kad mēs virzīsim, un tas pirms šietam man jau šobrīd ir skaidrs, ka mums būs jauns energoefektivitātes likums, tad arī attiecīgi no turienes arī izrietēs mērķi arī pašvaldībām. Visticamāk. Neaizmirstam to, ka Nacionālais enerģētikas un klimata plāns ir saistošs visiem. Tas nav tikai politikas plānošanas dokuments, kuru mēs mēdzam ielikt atviltnītē un par to aizmirst. Un arī no šī plāna, skatoties kontekstā ar likumdošanas aktiem, kas būs publiskais sektors un tam līdzīgi, būvējot kopā no turienes arī izrietēs mērķi pašvaldībā. Mērķu uzlikšana parasti Marika beidzās ar to, ka visi sakašķējās. Mēs mēģinājām klimata likumā definēt emisiju samazinājumu mērķus nozarēm, un tas beidzās mums šobrīd ar lielu kašķi. Bet loģiski tavs domu gājiens būtu arī pareizs, ka mēs sadalītu atbildību valstī, kas ir uz publisko sektoru, kas ir uz pašvaldībām, kas ir uz centrālo valdību. Vera noteikti ļoti labi zina jau arī stāstus no komersantiem, kuri bieži vien jau arī saka, cik tad jūs varat no mums paņemt, kāpēc jūs paši neko nedarat. Un tāpēc ir tas lielais uzstādījums, ka publiskai pārvaldei ir jārāda priekšzīme par to, kādā veidā publiskā pārvalde pati racionāli izmanto enerģiju un energoresursus. Tāpēc šobrīd es teiktu tā, ka pirmie mērķi, kas ir ceļā, ir transporta enerģijas likumā ielikti. Tas ir vairāk gan primāri attiecās uz valsts pilsētām, kuras ir informētas par to, bet arī, protams, mēs lēnām skatāmies arī to, ka dalīt atbildības tālāk. Un apzināmies to, ka tas būs kašķis.
labāk kašķis nekas netiek darīts. Tā. Bet vai tas ir jautājums arī tagad arī Verai un jums abām ir to, ko es dzirdēju, tas, kas ir, ko pēc būtības jau pašvaldībām, tad ņemot vērā, ka energopārvaldības sistēmas ieviešana ir obligāti, tad pēc būtības jau ir skaidrs, ka katru gadu, uz nākamo gadu pašvaldībām būtu jāieliek savos vadības pārskatos 1,9% enerģijas samazinājums pret 21. gadu, 3% renovācijas mērķis. Nē. Tagad skatāmies tā, tas 3% renovācijas mērķis ir par visu valsti kopumā. Šis nav tā, ka pašvaldībām būtu obligāti katru gadu jārenovē 3% no savu, kā lai saka, no apkurināmās platības savās ēkās. Šis tomēr ir valstiskais mērķis, un es ļoti labi zinu, ka pašvaldības ļoti daudz dara. Un ir tā, ka ir atbalsta programmas, par kurām ministrija un BVKB ir informēts, bet ir lietas, ko es pati strādājot pašvaldībā zinu, ka ir tā saucamās no pašvaldību budžetiem remonta programmas. Un par to neviens, kā lai saka, netur rūpi, izņemot pašvaldību pašu. Viņi zina, ka, bērndārzā Mārītē šogad mums ir naudiņa vienas telpas sakārtošanai. Vai skolā X mēs šogad pārbūvēsim siltumsistēmu, pārējot no fosīlajiem resursiem uz saules kolektoriem, saules paneļiem, siltumsūkņiem. Bet tas līdz augšai nenonāk, jo tas paliek it kā pašvaldība pašā. Tāpēc es arī teicu, ka mums Tā, Aita mums pazudīja. Jāuzskata, to vajadzētu jau likt iekšā. Piedod, tā, tu mums pazūd, varbūt tu vari vēlreiz to pēdējo pateikt. Tas, kas mums ir jāuzskaita viss, un to arī pašvaldības kaut kādā 17. 18. gadā jau teica. Tad tas viss notika papīrā, un tur, kur viņš bija, tur viņš arī palika. Bet tagad mums ar ERIS sistēmu būs kopīgi strādājot jādomā, kā mums uzskaitīt visu, ko mēs darām. Tā ir viena lieta, un 1,9%, protams, ir pašvaldības, kuras teiks, kamēr nav likums, kamēr nav pieņemts kaut kas, mēs neko nedarīsim, bet ir pašvaldības, kas to dara un darīs. Jā, Iveta, un atbildot uz tavu komentāru, noteikti, tad, kad mums būs visi mērķi salikti, vismaz mūsu mājā, kas ir klimata enerģētikas ministrijā, mēs noteikti tos saliksim infografikā un arī aizsūtīsim pašvaldībām. Zinu, ka tad vismaz ir, izprintēta lapiņa, jūs varat aiziet arī pie savas vadības un parādīt un izstāstīt. Tā kā, jā, to es piefiksēju noteikti, tas ir izdarāma lieta. Labi. Varbūt vēl ir kaut ko, kā tu to redzi arī to, ko Ai minēja, tie visi mērķi un to sasaist ar energopārvaldības sistēmu, jo tas jautājums ir bieži, pašvaldībai kāds mērķis izvirzīt, cik ambiciozus ir, jo tajā mirklī tīpaši ja mēs arī par to transportu zaļināšanu, tas bieži, pašvaldības autoparks ir vispārībā mēģina to šobrīd nolikt vēl attālākā stūrītī ir, bet ja tādi mērķi ir, tad vai to būtu un varētu sekot līdzi arī no šiem pārskatiesniegšanu?
pat nezinu, kā atbildēt, bet, ja mēs skatāmies, piemēram, no komersanta pusi, ja, man godīgi sakot, ļoti biedē tas fakts, ka mēs tagad komersantiem pateiktu, ka jums ir katru gadu ir jāietaupa, jo problēma, piemēram, ar komersantiem ir tāda, ka saraksts, kurš mums ir, tie ir pāri 1000 komersantiem, ir principā nemainīgs paliek, ja, tur ir labi, 20 atnāk jauni, tikpat aiziet, tā kā vairs neklasificējas, bet tas kodols, tā var teikt, paliek nemainīgs, ja, un viņi jau šos pasākumus veids jau sākot no 16. gada, un mēs redzam, kā tā arī minēja, ka katru gadu viņam arvien grūtāk ieviest energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, jo ir pateikts, ka tie pasākumiem jābūt ne tikai ar lielāko enerģijas ietaupījumu, bet arī ekonomiski izdevīgiem, ja? Un šeit ir tāds ļoti svarīgs aspekts. Ņemot vērā, ka mums pašvaldības līdz šim ir ļoti, tā var teikt, švaki atskaities par saviem ietaupījumiem. Mēs nezinām, varbūt, cik daudz viņi jau tiešām jau ir izdarījuši un vai viņi ir sasnieguši arī to līmeni, kad kā komersanti, kuri var pateikt, viss mums vairs nav tie ekonomiski izdevīgi. Es pieņēmu, ka tā nav, redzot, kādus dokumentus mums iesniedz, un tikai tagad sāk tās pašvaldības vispār saprast, kur viņi patēra šos pasākumus. Tāpēc es pieņēmu, ka no sākuma tas varbūt būtu arī viss ir izpildāms, ja, un mēs to visu savos ikgadējus pārskatus redzēsim un noteikti apkoposim un ziņosim, ja, bet arī kur ir problēma arī ar to ziņošanu, bieži vien pašvaldības, tas arī komersanti atskaitas tikai par vienu pasākumu, tā kā var teikt eksīšu pēc, bet mēs jums parādījām vienu pasākumu, tas arī viss pietiek ar to. Iespējams, ja likumā būtu pateikts, ka jums jāievieš obligāti un jāietaupa katru gadu, tad tie radītāji būs, tā kā labāki, bet vēl pierreiz izmantošu iespēju, kā pašvaldībam pateikt, ka jums ir jāatskaitas par visiem enerģijas ietaupījumiem. Pat, ja jūs nomainiet to pašu, labi, vienu spuldzīti, nē, bet, nav tā, ka, jūs, piemēram, īpaši tiem, kam ir certificēta energo pārvaldības sistēma, jums ir mērķi ierakstīts tur 2 pasākumi, reāli jūs ieviesat iespējami 3 vai 4 pasākumus. Tad, principā, ir jāziņo par visiem ieviestajiem pasākumiem, jo es pieņēmu, ka pašvaldības noteikti arī rēķina savus tos ietaupījumus, ja, tad arī lūdzu ziņojiet birojam par šiem pasākumiem. Tas tāds komentārs no manas puses. Labi, varbūt ir kādi komentāri no pašvaldību puses par to, kā jums veicās ar šo pasākumu, ietaupījumu, teiksim tā, ziņošanu, un vai tas ir, cik tas ir sarežģīti, cik tas ir viegli. Varbūt ir kāds, kurš vēlas šeit paust kādu viedokli. Nav neviena brīvprātīgā. Labi, nesauksim tā kā skolā par to. Bet droši vien, ir kā droši vien mēs sarunās strādājot ar pašvaldībām ir ļoti daudz dažādu jautājumu un tā kā tos droši vien, tos var arī, un arī saistībā ar energo pārvaldības sistēmas ieviešanu ir ļoti daudz izaicinājumu, ar ko pašvaldības energo pārvaldnieki saskarās, kas ir jau pavisam ļoti primitīvi ar to, kā vispārībā ar saimnieku sarunāties un tā, lai viņi nerunā pretī, teiksim tā, bet, ka viņi iesaistās un tā. Bet mēs tad virzīsimies tālāk. Mums ir vēl tātad 3. runātājs ir Kurcauz no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, un šī ir arī ļoti gaidīta prezentācija skatījums no pašvaldībām tieši ar jautājumu, kā tad finansēt, jo tas ir vienmēr pirmais jautājums arī tad, kad mēs ejam pašvaldībās runāt par šiem enerģētikas klimata rīcības plāniem, bet no kurienes tad nāks finansējums un kā to vispār var pacelt. Tad vārds Kurt jums. Labdien, Kurcauz Varam Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departaments, reģionālās attīstības plānošanas nodaļa. Tad mēs vairāk par reģionālo bloku varam un pastāstīšu par finansējumu piesaistes iespējām pašvaldībā klimata un enerģētikas jomā.
Iesākumam jāatzīmē, ka lielākā daļa investīciju, līdzīgi kā iepriekšējos plānošanas periodos, tiks veikts saskaņā ar pašvaldības vai plānošanas reģiona attīstības programmu. Un šim nolūkam, lai tad, ņemot vērā arī, ka klimata joma ir salīdzinoši jauns, tas lielais uzsvers uz to visu, esam arī 22. gadā atjaunojuši mūsu metodiskos ieteikumus pašvaldībām attīstības programmu izstrādē tieši klimata pārmaiņu politikas jomā. Un šis tika darīts arī ar jaunā pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 22. punktu, kas tad noteica klimata pārmaiņu ierobežošanas veicināšanu un pielāgošanos tām kā viena no pašvaldības autonomijām funkcijām. Tad tas pašvaldības pienākums šo darīt. Šajā metodikā, ja vadlīnijās, tad ir identificēti ieteikumi, lai noteikti prioritāros projekts. Šo jūs visi noteikti zināt, CO2 piesaistes veicināšana, energoefektivitātes uzlabošana, AER veicināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Un vadlīnijās ir arī praktiskie piemēri, kā tad šo sasaistīt ar citām autonomijām funkcijām, piemēram, komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, teritorijas labiekārtošanu, izglītību un pārējo. Esam identificējuši arī 4 tādus galvenos virzienus, kas būtu jāiekļauj attīstības programmā. Tad vajadzētu novērtēt pašreizējo situāciju, noteikti seg emisiju tonu vai CO2 tonu ekvivalentu daudzumu visos tautsaimniecības sektoros. Šim nolūkam bija arī NFI projekts klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā. Tas bija Varam pārziņā no 23. gada sākuma. Tad Kemar šo rīkojas. Un šī projekta ietvaros tiek īstenot aktivitāti arī par reģionālu datu vākšanas un ziņošanas sistēmas izstrādi. Otrais virziens noteikti būtu noteikti atbilstošs mērķus un definēt iznākumus, kas būtu vērsti uz siltumnīca efekta gāzu emisiju saglabāšanu un novēršanu vai kompensēšanu visos tautsaimniecības sektoros. Tad CO2 piesaisti un seg noglabāšanu, kā arī pielāgošanās klimata pārmaiņām. Tad trešais tad būtu, ņemot vērā visu iepriekš minēto, novērtēt plānoto rīcību un potenciālo investīciju projektu ietekmi uz visām iepriekš minētajām situācijām un nepieciešams gadījumā identificēt papildus seg emisiju mazinošus vai kompensējušus pasākumus. Un tad jau 4. ir par ziņošanu, kas arī tika iepriekšējās prezentācijās un runās minēts, ka regulāri jāsako līdzi izmaiņām un pārskatā ir jāiekļauj informācija ne tikai par seg emisiju samazināšanu, novēršanu, kompensēšanu, bet arī par veiktiem ieguldījumiem, kas tad ir darīts, lai varētu izvērtēt šajos virzienos. Identificējam arī problēmas attīstības plānošanā un īstenošanā, kad bieži vien tas klimata aspekts ir formāls, ķekšu pēc to bieži vien dara un tā reti, kad ir prioritāte vai nav risinājums. Pēdējo gadu laikā gan personīgi arī es novērojos, ka tas uzsvers arī no projektu īstenotājiem ir lielāks tieši uz klimata jomu. Un arī visa plānošanas perioda ne tikai kohēzijas politikas programmas ietvaros, bet arī citos atbalsta mehānismos. Klimats mums vienmēr tagad ir tāds horizontāls aspekts investīciju plānošanā un arī visādi DNSH principi ir jāievēro. Un tad uzsvars ir palielinājies uz klimata jomu. Un otrais, ka nevienmēr nacionāla un reģionāla plānošanas līmeņa risinājumi nonāk līdz vietējiem līmenim.
tad klimata likums cerams arī stiprinās šo te uzsvaru, ka plānošanas reģionam ir jāuzņemās tā iesaiste arī vietējā plānošanā, kā tādam koordinatoram, piemēram, nosakot saistošos nosacījumus teritorijas plānojumam. Un plānošanas un budžeta sasaist vietējā līmenī lēmumu par budžeta izlietojumu nevienmēr balstās uz plānošanas procesā noteiktajām prioritātēm. Tālāk, klimata politikas pamatvirzieni, tas, ko es iepriekš minēju, seg emisiju samazināšanu un pielāgošanās klimata pārmaiņām, bet kur tad rast šo finansējumu, un tad ir vairāki finansējuma avoti, piemēram, ES finansējums, vai tas būtu ERAFs, vai tagad mums ir atvesaļošanās fonda investīcijas, varbūt tās ir Interreg programmas vai LIFE. Tad valsts budžeta finansējums, protams, arī bija aizdevuma programmas pagājušajā gadā, un šī gada sākumā arī mums šeit ļoti, ļoti aktīvs EKI modernizācijas fonds. Un bieži vien pašvaldības arī meklē finansējumu citur, lai arī nerad ir gadījums tādus būtiskus jautājumus risināt ar pašvaldības finansējumu. Nevajadzētu aizmirst arī ieguldījumus klimata enerģētikas jomā, jo pašvaldības nereti prioritizē tīrus infrastruktūras projektus, nevis klimata projekts, jā. Un tad ir arī, protams, citi finansējumi, ekonomiskās zonas, NFI, LKI un LUCF. Konkrētāk, mums ir atbalsts no varam puses pašvaldībām plānošanas reģioniem klimata jomā, kā jau minēju iepriekš, atvesaļošanās fonds, šajā plānošanas periodā tāds jauns finansējuma avots. Mums jau bija 3.1.1.6 investīcija, kas ir pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transporta līdzekļu iegādi. Ar 10 miljonu finansējumu no atvesaļošanās fonda PVN bija jāsadz pašvaldībai, un konkurss noslēdzās, līguma noslēgta par 24 autobusu iegādi 17 pašvaldībās. Tā aktivitāte pieteikšanās nebija tik augsta, varbūt kā sākumā bija cerēts, jo pašvaldībām bija bāžas par vairākām lietām, bet mēs centāmies kliedēt šīs bažas un arī konsultēt pašvaldības, lai tā skaitā arī ar visādu organizāciju iesaisti, kas izskaidroja šos te problēmu jautājumus un mēģināja piedāvāt kaut kādus labākus risinājumus, lai pieteiktos šim atbalstam. Ar šo saistībā, bet līdzīgi tematisks ieguldījums varētu būt arī taisnīgas pārkārtošanās fondi ietvaros, kas ir kohēzijas programmas sastāvdaļā 6. politikas mērķī, bet par to es pēc brīža. Atvesaļošanās fondi ietvaros arī bija 1.2.1.3, joprojām ir tātad pašvaldību ēku energoefektivitāte, tajā skaitā arī AER izmantošana, tur finansējums ir 29,3 miljonu eiro, pirmā kārta jau noslēdzās, bet līdz 28. decembrim ir papildus uzsaukums, kur pašvaldības tad ir aicināts arī pieteikties, uzlabot energoefektivitāti savām ēkām. Kohēzijas politikas programma, līdzīgi kā atvesaļošanās fonda 2131 investīcija, tad ir specifiskā atbalsta mērķa pasākums 2.1.1.6, kur ir pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana, finansējums 26,4 miljonu eiro no ERAF, un konkurss ir plānots nākamajā gadā, visticamāk otrajā pusē, tā šobrīd ir paredzēts. Tas arī secīgi, lai mums nebūtu divas
ļoti līdzīgas investīcijas vienlaikus, un pašvaldības varētu identificēt tās nepieciešamības ilgākā laika termiņā. Tas saistībā ar apsvēršanās fonda investīciju. Un vēl ir relatīvi, jauns, nevis relatīvi jauns, bet jauns atbalsta pasākums, kas ir 2131, pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām 44,3 miljonu eiro finansējums. Investīcijas jāveic saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām, tajās ietvertajām klimata investīcijām, prioritāri zaļās zilās infrastruktūras risinājumi. Joprojām nezinu, kāda ir korektā terminoloģija latviešu valodā, vai saka tikai zaļās infrastruktūras, cits saka zaļās zilās infrastruktūras. Skaidrības labāk pateikšu abus. Iznākuma rādītājs ir 10 ieguldījumi, kas ir veikti saskaņā ar 10 pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijām. Tiem nav jābūt atsevišķiem dokumentiem, tos var arī integrēt attīstības programmās, par to arī var nolasīt iepriekš minētajās vadlīnijās, ja metodiskajos ieteikumos. Un konkurss jau plānots pavisam drīz, nākamā gada sākumā. Jā. Drīkst arī, tur nav ierobežojums tikai uz zaļo zilo infrastruktūru, tas ir tā kā prioritāri, bet var kombinēt arī ar pelēko infrastruktūru, un tad tālāk vērtēšanas procesā jau secinās, kas ir tie efektīvākie projekti. Šī paša sama ietveros ir arī otrais pasākums, kas ir nacionāla mēroga plūdu novēršanas pasākums. To nevajag jaukt ar šo, jo tie ir predefinēti projekti jau atzīmēti plūdu kartēs, un šie objekti tad netiks pieteikti šajā pasākumā. Iepriekš pieminēja arī taisnīgas pārkārtošanās fondu. Tā arī ir tāda nopietnāta salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu. Mērķis ir atbalsts tiem reģioniem, kas ir visvairāk skarti pārējais uz klimatneitrālu ekonomiku procesā. Šajā gadījumā Latvijā tie ir Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales statistiskie reģioni atbilstoši NAC3 klasifikācijai. Šeit gan jāmin, ka jaunie grozījumi neatiec uz atsevišķām pašvaldībām, jo komisija ņem vērā tās pašvaldības, kas bija šo statistisko reģionu ietveros, tad, kad plāns tika apstiprināts. Un šeit ir 6113 pasākums, kas ir atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamos publiskās infrastruktūras attiecībai, veicinot pārēju uz klimatneitrālu ekonomiku. Taisnīgais pārkārtošanās fonda finansējums 49,2 miljonu eiro. Labajā pusē var redzēt arī, kā tas sadalās pa kārtām. Tas elastības finansējums 26. gads orientējoši. Šeit pirmās kārtas finansējums ir sadalīts proporcionāli pēc IKP. Tad var redzēt, ka Kurzemē tas ir pieejamais finansējums zemākais, Latgalē visaugstākais. Iznākuma rādītāji ir vismaz 25 komersanti, kas gūs labumu no attīstītas publiskās infrastruktūras, un tad rezultātu rādītāji vismaz 422 komersanti izveidotas darba vietas, kas ir ekvivalenti pilnai slodzē. Un rezultātu rādītājs arī vismaz 32,8 miljonu eiro piesaistīts privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos. Taisnīgas pārkārtošanās fondā specifika ir ierobežojumi arī uz atsevišķām tautsaimniecības nozarēm, ņemot vērā, ka tas ir tāds zaļš atbalsta instruments. Un vēl nepieminēju, ka pirmās kārtas ietvaros projektu konkurss būs katra reģiona
ietvaros, tātad ir šo ekrānā redzamo pieejamo finansējumu, un otrās kārtas finansējums ir kopīgs konkurss visu 4 statistisko reģionu pašvaldību projektiem. Tāpat taisnīgas pārkārtošanās fonda ietvaros ir 616 pasākums, kas ir bezemisiju transporta līdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās, līdzīgi kā atvesļošanās fondam, bet šeit ir paplašinātas pašvaldību funkcijas, kuru īstenošanai tad var pieteikties finansējumam. Šeit finansējums arī krietni lielāks, 21,1 miljonus, un konkurss plānots nākamā gada sākumā. Nosacījumi tie paši, kas iepriekšējā piemērā minētajam, arī finansējums sadalījums analogā tāpat, bet iznākuma rādītāji ir iegādāti vismaz 38 bezemisiju transporta līdzekļi pašvaldību funkcijai īstenošanai, pakalpojumu nodrošināšanai, un rezultīvie rādītāji ir vismaz 323,000 šī transporta lietotāju skaits gadā. Un noslēgumā, ņemot vērā, ka būtiski ir ne tikai ieguldījumi infrastruktūrā vai transporta līdzekļos, būtiski arī stiprināt pašvaldības un plānošanas reģionu kapacitāti, ņemot vērā, ka tas uzsvers tiešām ir liels šajā plānošanas periodā klimata jomā. Un šim nolūkam varam pasākums 618, kas ir pašvaldība un plānošanas reģionu, un reģionu, tā ir būtiskajā reģionu, jo tas pats geogrāfiskais ierobežojums, kas pārējiem, lai arī pasākumos tiks iesaistīti arī citu reģionu speciālisti, bet sadarbības partneros Rīgu mēs šeit neredzam. Pašvaldību reģionu speciālistu prasmu paaugstināšanu klimata neitrālas ekonomikas un sociālo-ekonomisko seku mazināšanai saistībā ar klimata pārmaiņām, 1,8 miljonu taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējums un sadarbība ar Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem. Mērķis ir paaugstināt pašvaldību un reģionu speciālistu prasmes, lai nodrošinātu virzības klimata neitrālu ekonomiku un mazinātu riskus saistībā ar klimata pārmaiņām visvairāk skartajos reģionos, veicinot sociālo-ekonomisko seku mazināšanu. Varam pārziņā arī citi kapacitātes stiprinoši pasākumi, bet šeit vairāk ir tieši ar klimatu. Tā kā aicinām sakot līdzi, ir 4 reģionāla mēroga mācību programmas, kurās tiks noveidot zināšanas un prasmes vismaz 190 speciālistiem. Un relatīvi nesen apstiprināt arī pasākumu nosacījumu noteicošie ministra kabineta noteikumi numur 594, kas apstiprināti oktobra 2. pusē. Tā kā aicinām sekot līdzi, varam mājaslapā gan jau, ka būs informācija par šo visu. Un veiksmi un izdošanos visiem. Tas īsumā no manis viss. Paldies. Liels paldies, Kurt. Ir viens jautājums no Ivetas par to, tieši par šo pēdējiem, laikam tas saistībā ir, vai ir kāds risinājums par taisnīgas pārkārtošanās finansējuma aktivitāšu pieejamību apdalītajām pašvaldībām, un te ir 4 minēts Tukums, Salkrasti, Ogri un Limbaži. Piemēram, pašvaldību darbinieku kompetences uzlabošanai par klimata jautājumiem vai apdalīto pašvaldību cilvēku varēs arī piedalīties šajos semināros apmācībās. Saprotu, tas saistībā tieši ar šo pēdējo jūs rādījāt. Jā, piedalīties varēs, bet uz pārējām investīcijām tur gan mums komisija tomēr neļāva iekļaut šīs pašvaldības, uzstājot uz to sadalījumu, kas bija, kad apstiprināja taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu. Bet tas saistīts viss tāpēc, ka Rīga ir un pie Rīga ir... Nē, šeit ir saistīts ar to, ka mums NAC 3 līmeņa grozījumi ir un
Tukums, Saulkrasti, Ogre un Limbaža vairs nav. Mums nav pierīgas statistiskā reģiona vairāk. Mums viņi būs vienādi ar plānošanas reģioniem. Un tad šīs 4 pašvaldības sanāca, ka palika pa vidu. Un viņš šobrīd būtu iekļauts, ja šobrīd tas plāns tiktu apstiprināts, tad viņš būtu iekļauts, tāpēc tāda nepatīkama situācija, bet komisija uzstāja uz to, ka jārīkojas pēc tā, kā bija apstiprināšanas brīdī. Okay. Skaidrs. Tad ir jautājums par plānošanas reģionu lomu. Bieži tika pieminēt plānošanas reģionu lomu. Ja mēs skatāmies šobrīd arī no enerģētikas un klimata plānošanā, arī strādājot pašvaldībām, strādājot pie enerģētikas klimata rīcības plāniem, tad īsti tā sasaiste nav bijusi, jo līdz šim tas galvenais aspekts, ko ir pašvaldības arī bieži minējuši, ka plānošanas reģioni ir tie, kas ietekmē tieši varbūt sabiedrisko transportu plūsmas, bet pārējos aspektus nav. Tad mans jautājums ir, tad pēc šīs prezentācijas sanāk, ka mērķis ir stiprināt plānošanas reģionus, un tad jautājums varbūt arī saistībā jau ar iepriekšējām, ar AIS minēto, tad ir runājot arī par pašvaldību mērķiem, vai tos tad ir ideja dot varbūt plānošanas reģionu līmeņos noteikti mērķus arī uz staga emisijām, uz energoefektivitātes mērķiem un tā tālāk. Šeit atkal jāuzsver tas, ka plānošanas reģioniem viņiem nav varbūt tādu resursu salīdzinot ar pašvaldībām un tas organizācijas darbības, institūcijas darbības pamatprincips ir pilnīgi citādāks. Viņi, es teiktu, ka viņi varētu tādu koordinējušu un organizatorisku lomu vairāk uzņemties, bet pašvaldībām un varbūt apkopot kaut kādus datus, bet vai viņi paši būs tie galvenie, kas izmantos investīcijas, ja viņas ir mērķētas uz pašvaldībām, tad laikam, ka nē. Bet ja par mērķiem, tad jā, protams, tos jau var pārkalibrēt no pašvaldības uz plānošanas reģioniem. No tāda viedokļa, ka plānošanas reģions jau ir pašvaldību kopums. Jā, ok. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi? Kur tam man bija vēl viens jautājums par to programmu, kas ir tur bija 2, man šķiet, 24. gada 1. ceturksnī plānots, bet tās vēl nav vēl pieejamas, nav izsludinātas. Bet vai pašvaldības var kaut kur atrast informāciju par to un saprast jau gatavoties, teiksim tā? Mums bija vai tagad es negribu samelot, bet bija vai būs tūlīt informatīvi semināri Varam un CFLA organizēti par to 2131, kas ir pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām, un arī par bezemisiju transporta līdzekļu taisnīgas pārkārtošanās fonda ietvaros. Tur ir plānots, ka uz decembra beigām varētu tikt virzīt ministru kabineta noteikumi uz apstiprināšanu, iesniegt valsts kancelējā. Jautājums, kad viņas izskatīs, vai šogad vai nākamgad paliek vēl atklāts. Bet visi noteikumu projekti ir pieejami, man šķiet, ka uzraudzības ES fonda mājaslapā, kur ir uzraudzības komitejas materiāli. Un, jā, tur var atrast tās indikatīvās redakcijas, viņas nav gala redakcijas, bet kā atskaites punktu sākumam plānošanai, jā. Bet pašvaldības ir diezgan labi informētas, ka mums tas ir plānā. Ok. Labi.
Liels paldies! Ja ir kādi jautājumi dalībniekiem arī pēc šī pasākuma jūs rakstat, es ceru, Kurt un Vēr, ka jūs varēsiet padalīties ar prezentācijām, atsūtīt, un tad tā mūsu doma, ir tās visas prezentācijas arī, kā jau es minēju sākumā, ir pieejams materiāli, ir pieejami mājaslapā, šī plāno.lv, es ceru, ka var redzēt, ir tāda vienota, teiksim tā, platforma, kur mēs Own Your Success projekta ietvaros izveidojām ar mērķi, apkopot vienoti gan jaunums par dažādām sfērām, kas ir, šeit šobrīd ir jau redzams, par klimata pārmaiņu mazināšanu, tātad arī te ir padomi, kā darīt, ko darīt pašvaldībām, par pielāgošanos klimata pārmaiņām, par energoplānošanu, energoefektivitāti un tā tālāk. Tā kā to, ko mēs aicinātu, ir izmantot šeit, jūs arī zem pasākumiem redzēsiet arī iepriekšējos pasākums, un te ir arī materiāli pieejami, arī video ieraksti, arī, ko Kurts minēja, ir šī EUCF, tātad Eiropas European City Facility iespēja, kur pašvaldības var pieteikties un saņem 60,000 eiro grantu, lai īstenotu enerģētikas un klimatu ar enerģētiku, tieši ar energoefektivitāti un atjaunojumu energoresursiem saistītus projektus. Nākamais uzsaukums plānots ir nākamā gada sākumā, tā kā, ja jums ir idejas, vēlmes, tad noteikti rakstat mums uz Ekodomu, ja ideja nav, bet jums ļoti gribās, tad arī noteikti rakstat, jo iespējas ir. Līdz šim jau bijušas 3 pašvaldības, kas šo grantu ir saņēmuši. Man šķiet ļoti, tās ir Jūrmala, Ādaža un Tukums, kas noteikti arī var padalīties ar savu pieredzi, un viņi jau ir arī šajos semināros dalījušies. Un te ir arī, šajā mājaslapā ir informācija gan par biežāk uzdotajiem jautājumiem, tieši arī par energopārvaldību, kāpēc un kur ir jautājums bieži, kāpēc, cik daudz var ietaupīt, tad tie ir ļoti dažādi jau pētījumi rāda, ka tie ir 3 līdz 8% no enerģijas ar minimāliem pasākumiem. Un arī mums ir sadaļa, ko mēs nepārtraukti mēģinām papildināt, ir iedvesmas stāsti, kas nāk no dažādām pašvaldībām. Šobrīd ir Liepājas, Augšdaugavas, Tukuma novada, tuvākajās laikā būs papildināsim arī ar Preiļu stāstu tieši par, piemēram, par pašvaldības autoparku, kā viņi uzskaita. Tā kā izmantojot šo resursu, ja jums ir pašiem arī kāda laba pieredze stāstīt, tad noteikti neskopojoties un padalieties ar mums, un mēs tos labprāt arī nopublicēsim, jo, lai tie, kas ir iesaistīti ar šajos jautājumos par vidu un enerģētiku un klimatu, tad arī redz un var iedvesmoties un iegūt. Ja jautājumi nav un nav nekādas replikas nevienam un neviens neko vairs nevēlas piebilst vai papildināt, tad es izteikšu vēlreiz milzīgi paldies visiem runātājiem, Vērai, Aijai un Kurtam par dalīšanos ar jūsu skatījumu no jūsu institūcijām. Es noteikti aicināšu arī pašvaldības būt aktīvām un mēģināt domāt īstenībā runājot arī par to, kāds ir, varbūt ir uztaisīt, tādu plašāku diskusiju, varbūt tieši par energo pārvaldību, kādas ir tie izaicinājumi un kādas tās iespējas un kā virzīties uz Aiz minētajiem kumulatīvo ietaupījumu 30,000 gigavatstundas, kas ir astronomisks cipars, un man šķiet lauks ir milzīgs. Paldies visiem un lai veiksmīgi diena un izdevusies atlikušā nedēļa.